To, ka centrāla tirgus ir jāredz teju katram pilsētas viesim, zina ik viens, gan vietējais, gan arī ārzemnieks. Vismaz norādes un dažādi bukleti liek domāt, ka uz to ir jāiet gluži kā uz okupācijas muzeju vai brīvdabas muzeju. Bet mums pašiem tiešām joprojām laikam šķiet, ka centrāla tirgus ir tāda ļoti smaržojoša un sakopta vieta. Tāpēc jau lielāks šoks ir, kad mēs attaisam interneta mājaslapas un ieraugam tās bildes, ko ir safotografējuši ārzemnieki. Šeit, Latvijā, centrāla tirgū mūsu lepnums izskatās pilnīgi savādāk. Lai jūs to spētu novērtēt, aicinam arī jūs nelielā ekskursijā. Vai tiešām Rīga turistiem nodrošina iespēju ceļot laikā? Izskatās, ka jā. Ja vien jūs apmeklēsiet Rīgas Pērli, centrāla tirgu. Šie pamestie koka grausti ir kļuvuši pasaules slaveni internetu vidē. Bet kāpēc mēs šādi spodrinam mūsu valsts tēlu? Centrāla tirgus ir gana apkopts, tas, kas ir te tuvāk Vecrīgai, tie visi paviļoni skaistie. Pasaules slavena dziedātāja interneta vietnē Facebook ievietoja savu fotogrāfiju no vizītes Latvijā. Šo bildi ir redzējuši desmitiem tūkstoši cilvēku visā pasaulē, un tagad visi viņa zina, kā pie mums izskatās. Bet vai mēs paši atpazītu, kur šī bilde ir uzņemta, un vai gribētu, lai tādu redz mūsu galvaspilsētu? Tas varētu būt Rīgā, Bolderā jau kaut kur. Kur tas varētu būt? Kurā valstī? Noteikti jau Latvijā. Nezinu, nemācāšu pateikt. Ja es teiktu, ka Rīgā, smuki izskatās šādi te. Nu, tā kā ne īpaši. Tā ir mūsu Pērle centrāla tirgus. Nu jā. Turistiem vajadzētu tādu redzēt? Nu, tā kā viņš ir pašā Rīgas sirdī, tad it kā nevajadzētu. Neredz diezko labu iespēju. Var turistiem rādīt šādu mūsu pilsētu? Nu, dabiski, ka nevar. Nu, tas loģiski, bet nu, ko darīt? Ka Rīgas doma tādai. Centrāla tirgus visa administrācija noteikti zina to savu sāpi un savedīs kārtībā. Katrā ziņā tas godu nedara Rīgas pilsētai. Kā redzams, vietējos iedzīvotājus haoss un postaža vairs pat nepārsteidz. Taču Rīgas centrāla tirgus šo situāciju vērtē nedaudz savādāk un skatās uz nākotni, nevis tagadni. Zināmā mērā mums tas, kas ir sev jāpasaka, ka mums nav jābaidās un jāslēpjas no šodienas. Mēs nevaram izskatīties labāk nekā esam, bet mēs sev esam uzdevuši ne tikai jautājumu, bet arī ejam uz risinājumu. Mums ir jāmainās. Šeit top viena multifunkcionāla ēka ar satiksmes pievadu, lai apkalpotu pasažierus, kas brauc ar piepilsētas un pilsētas transportu, kā arī maršruta taksometrus. Rūpniecības preču tirgū tik daudz tirdzniecības vietu, kā kādreiz vairs nesot nepieciešams. Tāpēc plānots pusi no šīs teritorijas slēgt, lai izveidotu autostāvvietu un nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumus. Darba izpildes termiņš ir 2018. gada 31. decembris. Nu, ļoti slikti, nulle. Nu kā, 10 badu sistēmai, nulle. Nu tagad. Kā jūs domājat, no turistiem kauns nebūtu? Es domāju, ka nē, es te staiga turisti. Nu, es nezinu, varbūt viņiem savādāk tā kā eksotika. Nu, vispār izskatās drausmīgi. Šeit viss tik nesmags. Nu, no vienas puses, lai viņi redz, kā ir. Lai viņi redz, bet no otras puses mums jau te būtu kauns, ja viņi to redzētu. Rīgas centrāla tirgus atzīst, ka šī ir degradēta vide, bet neuzskata, ka nesakoptā teritorija būtu jāierobežo, jo tas sagādātu nērtības tirgotājiem. Bet vai Rīgai nav jājūtas nērti par to, ko redz pilsētas viesi? Tirgus vadība uzskata, ka nē. Turists meklē unikalitāti. Turists meklē vienreizīgumu savai vizītei, savam skatam. Un viņš būs piedalījies tajā procesā, kad viņš būs redzējis, kāda šī teritorija izskatījās 2015. gadā. Atbraucot 2018. gadā, viņš to vairs neredzēs. Kā jūs vērtējat šeit redzamo situāciju? Jā, diezgan labi izskatās. Pilsētas centrāla tirgus. Nedaudz saudabīgi. Nu, te tā kā vajadzētu veikt atjaunošanas darbus. Jums Somijā ir kas līdzīgs redzams? Nu, varbūt kaut kur, bet noteikti ne Helsinkos. Cerēsim un novēlu, ka kaut kad šeit viss tiks savests kārtībā. Atliek cerēt, ka šī eksotika nenobiedēs turistus un tie vēl kādreiz gribēs atbraukt uz Rīgu, kas nekad nav gatava.
Redz, ka drīz šī vieta tikšot pārveidota līdz nepazīšanai, bet kamēr grandiozie plāni un darbi vēl ir tikai sākuma stadijā, šeit mēs brīvi varam nākt un brīnīties.